Šodien 2. adventē gribu runāt par mazām lietām. 10 minūtes, vai tas ir liela lieta, vai tās ir mazas lietas. Daudz tas ir vai maz laika. Grūti atbildēt, jā, tas tāpat kā tas vecais joks, vai 5 mati ir daudz. Vai ir daudz 5 mati uz galvas, ka tu viņus skaiti, nekas tas nav. Bet 5 mati zupā, laikam pārāk daudz. Jā, nevienmēr mēs varam ar skaitli vienu noteikt to vērtību, vai to, vai tas ir daudz, vai tas ir maz. Bet šodien mēs domāsim par mazām, bet svarīgām lietām. Vai tas tā var būt, ka mazas lietas ir svarīgas? Daži pilieni indas, vai daži pilieni zāles. Laikam tas ir atšķirīgi. Un bez tam tas var radīt radikāls izmaiņas. Absolūts izmaiņas. Betlehemes sveci šodien mēs aizdedzam otro sveci mūsu vainagā. Maza svecīte un Betleheme maza vieta, maza apdzīvota vieta. Bet ziniet, ka interesanti, tad, kad es lasu Dievu vārdu, es redzu, ka Dievs aicina lielus vīrus no mazām vietām. Ābrahamu viņš izaicināja no Ūras, maza pilsētiņa. Es skatījos kartē, tur nekā jau nebija. Droši vien tajā laikā pavisam nedaudz bija iedzīvotāji. Dāvidu viņš aicināja no Betlehemes. Maza vietiņa. Lopkopi dzīvo nekāds sevišķi. Samuelu no tādas Ramatājuma Kofimas, kur mēs varbūt pat dzirdējuši nesam nosaukt. Ķēniņš Sauls, interesanti, tad, kad viņš Samuēlam sacīja, Samuēls saka, es tev par ķēniņu gribu svaidīt, viņš saka, vai es nenāku no Benjamīna, no mazākās Izraēla cilts un no mazākās dzimtas visu Benjamīnu dzimtu starpā, kāpēc tu man stāsti tādas lietas? Pirmais Izraēla ķēniņš. Elī tika aicināts no Tisbes Gileādā. Mozu Dievs aicināja no tūkstneša, kur vispār nekā neviena nebija, viņš gan aitas. Jēzus savus mācekļus aicināja zvejniekus. Dievs no mazām vietām aicina lielus vīrus. Un redziet, un Dievs ar mazām lietām dara varenus darbus. Tad, kad mēs domājam par Dāvidu, tad kas bija tas mazais olītis, ko viņš ielika savā lingā pret to garno bruņoto vīru, kam tur bija muskuļu spēks, bruņas, un kas teica, ka man tur tā šķēpa, tas gals vien jau gandrīz ir tur tavas dūras vai tavas rokas lielumā. Ko tad tu puiki iedomājies? Dievs ar mazām lietām dara varenus darbus. Ar dažām maizēm un zivīm viņš pabaro tūkstošus. Mazas lietas. Un redziet, tad, kad Jēzus stāsta saviem mācekļiem. Mēs lasām Mateja evaņģēliju 25. nodaļas 23. pantā. Viņš stāsta par šo kungu, kas dalīja to saviem kalpiem, tos līdzekļus, ar kuriem strādā. Un tad viņš saka, labi, tu godīgais un uzticīgais kalps. Tu esi bijis uzticīgs par mazumu, es tevi iecelšu par daudzumu. Iej savu kungu priekšā. Mazas lietas. Jēzus stāsta par debesu valstību. Mēs lasām Mateja evaņģēliju 13. nodaļas 31. 32. pantā. Viņš stāsta līdzību. Debesu valstība līdzinās sinepju graudiņam, ko kāds cilvēks ņēma un iesēja savā tīrumā. Šī gan ir mazākā no visām sēklām, bet kad tā uzauga, tad tā ir lielāka par citiem dārza stādiem. Mazas lietas. Dievs ar mazām lietām dara lielus, varenus darbus. Un tāpēc mēs nevaram par maz novērtēt to, kas ir maz darīts Dievu valstībai. To, ko mēs varbūt šķietās, Dievs, ko es varu darīt? Es bieži esmu dzirdējis, ka cilvēks saka, es varu tikai lūgt. Mazas lietas? Nē. Tās nav mazas lietas. Mūsu lūgšana ir tā, kas maina pasauli. Bet redziet, ne tikai Dievs, bet arī Dieva pretinieks velns
savam darbam, savam negantajam darbam, lieto mazas lietas. Mēs taču zinām, cik viegli tas viss reizēm sākās. Tikai vienu mazu glāzīti paņem, tad vairāk jau nevajadzēs. Un mēs zinām, kas notiek ar cilvēka dzīvi un likteni. Velns saka, vienreiz tikai pasaka nepatiesību. Tikai vienreiz. Tas jau nekas. Viņa tāda balta nepatiesība. Tas jau nebūs nekas briesmīgs. Velns saka, tikai vienreiz noslinko, un tad jau pārējais jau būs labi. Tikai vienreiz izdara kādu pārkāpumu, vienreiz aizņemies, un tad jau pēc tam tu atkal atdos un dzīvos. Sāc ar mazām lietām, un tu nonāc lielās lietās. Un tādēļ Jēzus stāsta līdzību par pārvaldnieku, un viņš saka, kas vismazākā lietā ir uzticams. Tas arī lielās lietās ir uzticams. Un kas vismazākā lietā ir netaisns, tas arī lielās lietās ir netaisns. Šodien mēs dzīvojam laikā, kuru mēs redzam, ka pasaules pulkstenis rāda pēdējās minūtes. Nav šai pasaulē vairs daudz atlicis laika. Pēc viss tā, ko Dieva vārdā mēs varam lasīt, pēc viss tā, ko mēs redzam, kas notiek šajā pasaulē, pēc visa tā mēs redzam, mēs dzīvojam pēdējā laikā. Un ziniet, cik interesanti, man neliek mieru kāds video, kur es redzēju 2 ēkas, baznīca un krogs. Un tad pasaules gals. Nāk ēna tāda pāri, kad pasaule beidzās. Attaisās abu ēku durvis, baznīcas durvis un kroga durvis. Un tad tie, kas ir krogā, tie skrien uz baznīcu, glābiņu meklē. Tie, kas ir baznīcā, skrien uz krogu. Un vai tā nav patiesība? Cik daudz ir tie, kas ir baznīcā, kas ir pie Dieva un vēl dziļāk meklē Dievam nākt? Agrāk, senajos laikos, kad tikko dibinājās Kristus draudze 1. gadsimtā, kristieši tika vainoti visādos pārkāpumos. Bet viņi palika neievainojami. Viņi bija apvainoti, bet viņi nebija apvainojušies. Viņi bija vajāti, bet viņi bija stipri. Tagad, ja mēs palūkojamies uz ticīgajiem, uz tiem, kas sev sauc par kristiešiem, viņi pat vēl īsti nav apvainoti, bet jau ir aizvainoti, jau ir apvainojušies. Man pārprot arī, ko viņš par mani domā. Cilvēki ir kļuvuši vāji un ievainoti. Kādēļ? Tikai tādēļ, ka ticīgo sirdīs nevalda Dieva miers. Mēs pēc dievkalpojuma novēlam, lai Dieva miers. Tiešām, lai nāk šis dievišķais miers. Miers, kas ir augstāks par visu saprašanu. Bet ticīgo sirdīs nevalda Dieva miers. Nav tas visu apņemošais, tas pāri plūstošais. Miers, kas ir pārāks par visu šīs pasaules izpratni, no visu to, ko šī pasaule var spēj dot vai nodrošināt. Kristieši dzīvo, es gribētu sacīt, ar tādu mazu, bet nepārtrauktu nemieru savās sirdīs. Mazas lietas. Nē, nav tā, ka kristieši tur visu laiku būtu nemierīgi. Bet ir tāds mazs nemieris. Kā iztikt? Ko mēs ēdīsim? Kā mēs samaksāsim? Kā mums izdosies? Aizmirstot, ka mūsu Tēvs debesīs saka, dzenieties pēc Dieva valstības, un tas pārējās lietas es parūpēšos nodrošināt, es iedošu jums. Visu laiku mēs dzīvojam ar tādu mazu, bet nepārtrauktu nemieru sirdīs. Kāpēc? Tādēļ, ka sirdī nemājo Kristus. Tādēļ, ka Kristum nav pirmā vieta. Tādēļ, ka es nevaru pateikt, ja man ir jāizvēlās iet uz baznīcu vai iet uz kādu citu lietu, es izvēlēšos, bet to lietu es otrais vairs neredzēšu, un kāpēc man uz tur dievnam, vai tad es citur nevaru satikt Dievu un kristiešus. Mazas lietas. Tāpēc, ka sirdī nav valdošais Kristus.
Tāpēc arī pietrūkst uzticēšanās viņam. Pietrūkst uzticēšanās viņam un viņa spēkam, viņa varai, ka viņš tiks galā ar visām tām lietām, par kurām es gribu pats tikt galā, ar kurām es pats kreņķējos. Vārdos jau ir mums Kristus, vārdos ir ticība. Jā, vairunāsim ar jebkuru no ticīgiem. Vārdos mēs esam, mēs paļaujamies, mēs uzticamies, bet dzīvē tā tas nav. Un likumsakarīgi, kad izpaliek arī ticības augļi. Ļoti vienkārši, ja nav šīs ticības sēklas, nav arī ticības augļi. Jēzus saka mācekļiem, mēs lasām Mateja evaņģēlijā 17. nodaļas 20. pantā. Viņš saka, jūsu maz ticības dēļ, jo patiesi es jums saku, ja jums ticība ir kā sinepju graudiņš, tad jūs sacīsiet šim kalnam pārcelies no šejienes uz turieni, tas pārcelsies, un nekas jums nebūs neiespējams. Jums nebūs no rīta līdz vakaram jāstrādā, lai kaut kā iztiktu, savilktu galus un varētu nodrošināt savu dzīvi, savu eksistenci šajā pasaulē. Interesanti tad, kad paklausās misionāru stāstus, ko viņi stāsta par ticību tie, kuri brauc uz zemēm, kurās nav cilvēkiem uz ko paļauties, kurās nav nodrošinājumi, kur nav sociālās garantijas. Tad, kad paklausās par to, kas notiek Āfrikā, Papua Jaungvinejā, Pakistānā šobrīd, kas notiekās, ticība ir cilvēkos. Un tur notiek arī ticībā lielas lietas. Notiek dziedināšanas, notiek izmaiņas cilvēku dzīvē, notiek vairākas lietas, kas notiek tādēļ, ka cilvēki tic, uzticās, jo viņiem nav uz ko paļauties. Un bieži ir tā, ka ticība sākās tajā brīdī, kad mums vairs nav uz ko paļauties. Un tad kādreiz liekas, Dievs, kāpēc es esmu nonācis šādā situācijā, kur man vairs nav uz ko cerēt un nav uz ko paļauties? Vispareizākā un tiešākā atbilde ir tāpēc, lai tavā sirdī ienāktu ticība. Lai tu sāktu Dievam uzticēties, jo tev nav vairs kam uzticēties. Tikmēr, kamēr tu vari uzticēties savam bankas kontam, savam spēkam, savai veselībai, savai ģimenei, saviem pazīstamajiem valdībām, sociālajiem dienestiem, tikmēr tev Dievu nevajag. Un tāpēc es gribu sacīt, paldies Dievam, ka reizēm mums viss tiek paņemts nost. Jo tad sirdī sāk augt ticība. Šis mazais ticības sēkliņš, šis mazais ticības graudiņš, no kura aug liela ticība. Un Dievs dara lietas, kuras nav iespējams cilvēkiem. Ko šodien, otrā adventē, ko mums stāsta Betlēmes stāsts? Šis mazās vietas stāsts. Mūžīgais Dievs, neiznīcīgais, ienāca iznīcīgajā, ienāca telpā un laikā, pāri kurai viņš stāv un atrodas un pastāv. Viņš izvēlējās mazu, necilu vietu, caur kur ienākt šajā pasaulē. Viņš neizvēlējās Jeruzalemē, tempļu vidū, vot šeit tagad piedzims Izraela ķēniņš. Nē, Betlēmē, kādā klusā stūrī. Necilā miestiņā, vēl vairāk lopu kūtī. Pat ne viesunamā. Tā nebija laikam tā tīrākā un tā rūpīgāk sagatavotā vieta. Priekš Dieva, priekš šīs pasaules radītāja. Taču viņa ienākšana, šo mazo, necilo, netīro, pamesto vai novārtā atstāto vietu padarīja par izcilu vietu. Jo pēc Kristus piedzimšanas, laikam, kad Betlēme ir pasaulē zināmākā vieta šodien, vai ir kāds, kurš civilizētā pasaulē nezina vārdu Betlēme? Tūlīt mēs svinēsim Ziemassvētkus. Vai ir kāds, kurš civilizētā pasaulē nezina, kas ir Ziemassvētki? Un vai nezina to izcelsmi? Kristus dzimis. Un tie, kas par Kristu vispār nerunā, un tie, kas nedomā par viņu, dzied Ziemassvētku dziesmas, jums pestītājs dzimis. Es klausos skolās, pilsētās, šodien, tur, kur vispār par Kristu nerunā. Mēs dzirdam dziesmas, un dziesmas jums šodien pestītājs dzimis. Vai viņi
domā to, ko viņi dzied? Protams, ka nē. Bet dzied. Ir dzirdēta. Tā ir zināmākā vieta ir Betlēma. Tā ir sludinātākā vieta. Tā ir apmeklētākā vieta. Turisma industrija. Tur ir tik daudz vietas, kurā parādīs, un tieši šeit dzima Kristus. Mēs jau neviens nevaram pateikt, kur tas notika. Katrs no šiem turismu objektiem mēģina sev pievilkt. Nāciet pie manis, šī ir tā īstā, silīta, tā īstā kūtiņa. Protams, viņi visi ir zeltā un dārgakmeņos. Pirms Kristus cilvēcei Betlēma bija nezināma. Jā, bija. Šodien Kristus vēlās ienākt kādā mazā vietā. Viņš vēlās ienākt tavā un manā sirdī. Un varbūt šī vieta nav īpaši viņam sagatavota. Varbūt viņa nav sevišķi tā izmēsta, rūpīgi iztīrīta. Varbūt tur valda šīs pasaules rūpes, mūsu laikmeta problēmas, varbūt tur valda kādas atkarības, varbūt kāda nepiedošana. Bet tad, kad Kristus ienāk cilvēku sirdī, viņš izmaina. Viņš izmaina visu. Un vispirms, un pats pirmais, viņš salauž pirmatnējā grēka lāstu. To lāstu, ko cilvēks ir saņēmusi no Ādama. Viņš izravē celmu. Es zinu, kāds mācītājs stāstīja. Viņš saka, mums pie baznīcas tur auga koks, un tas koks tur visu noēnoja, viņš nokauts liels koks. Mēs nozāģējām to koku. Bet celmas palika, tad ar to celmu grūti galā tikt. Viņš saka, un paiet nākamā pavasarī, mēs skatāmies no tā celma, ir kaut kas atkal jau izaugs. Un mēs atkal nocērtam, un atkal no tā celma kaut kas ir izaugs. Un tieši tāpatās ir ar pirmatnējo grēku. To grēku, kas nāk no ādamiskās dabas, jo no viņa atkal un atkal kaut kas aug ārā. Mēs varam viņu cirst, cik gribam nost, atkal aug ārā. Līdz brīdim, kamēr šis celms netiek izravēts ar visam saknēm, kamēr viņa tur nav vairs. Un tad paliek tīra, tad paliek līdzena vieta. Jā, tur kāda nedāli izaugs, ja mēs neko nestādīsim. Tieši tā. Jēzus teica mācekļiem, viņš saka, jūs jau esiet tīri, bet jūsu kājas atkal un atkal paliek netīras, un tās atkal un atkal jāmazgā. Jums atkal jānāk pie Kristus un jānožēlo. Jā, ir kādas mazās nezālītes, bet nav vairs šī koka, vairs neaug šie dzinumi no tā celma. Un tieši tāpat ir ar grēku. Pirmatnējais grēks ir grēks, kas rada grēku. Nav vairs šī grēcīgā grēka. Ja tas tiek izravēts, ja mēs sirdi atdodam Kristum, tad mēs esam brīvi no tā. Jā, mēs neesam neviens bez grēka, bet tie jau būs mūsu atkal nezāles, kuras mēs centīsimies ravēt no sevis, kuras mēs atdosim Kristum ik dienas, ik vakaru, ik brīdi un sacīsim, Jēzu piedod man arī to, ko viņš šķīsti. Jēzus, tad, kad ienāk cilvēku sirdī, viņš salauž vispirms šo pirmatnējo grēka lāstu, izravē šo celmu. Un tad, kad viņš ienāk sirdī, tad noskumušais kļūst priecīgs. Nelaimīgais kļūst laimīgs. Apēdinātais kļūst iepriecināts. Pazemotais kļūst vērtīgs. Un slimais kļūst vesels. Un vientuļais iegūst draugus, māsas, brāļus. Redziet, mieru sirdī dod uzticēšanās. Uzticēšanās un piedošana. Piedošana, jeb atlaišana, atbrīvošanās, tad, kad mēs atlaižam vaļā no sevis kādas lietas. Lai mēs iegūtu šo dievišķo mieru sirdī, mēs nekad viņu nesaņemsim, ja mūsu sirdī joprojām mēs nebūsim atlaiduši kādus pārdarījumus. Un tad, kad mēs runājam ar cilvēkiem, cik bieži ir tā, kad cilvēks saka, jā, es viņam esmu piedevis, bet tik pamēģiniet pajautāt, ko viņš tev ir nodarījis, un tu dzirdēsi. To un to un to un to un to. Mēs neesam atlaiduši, mēs neesam brīvi, mēs nesam sev līdzi to visu.
Mēs varam vārdos sacīt, tāpat kā mēs sakam, mēs ticam Dievam, bet patiesībā neticam. Tieši tāpat mēs varam sacīt, es esmu piedevis, bet neesam piedevuši. Mēs neesam atlaiduši. Tad, kad es nesu līdzi to, ko man kāds ir nodarījis, tad, kad es to visu paturu prātā un māku uzskaitīt, es neesmu piedevis. Nav piedošanas. Un Kristus saka, tā kā jūs nepiedodiet, tā arī jums netiks piedots. Arī mēs nesaņemam šo viņu piedošanu. Un mēs nevaram iegūt mieru, kas ir augstāks kā cilvēku saprašana. Šis miers neienāks mūsu sirdī, jo viņi ir piepildīti ar kaut ko citu. Piepildīti ar nepiedošanu. Šodien Kristus aicina, šī vēsts mūs aicina, šī Betlemes svece mūs aicina, atlaid savu pārdarītāju, atlaid kopā ar visu to, ko viņš tev ir nodarījis. Atlaid. Jēzus saka, mīliet savus ienaidniekus. Tad viņš vairs nav tev ienaidnieks. Ja tu esi atstājis visu to, ko viņš tev ir nodarījis. Atstāj to pagātnē. Atstāj to vakardienā. Atstāj to pagājušā gadā. Atstāj to iepriekšējā dzīvē. Un sāc jaunu dzīvi. Dzīvi, kur tavā sirdī ir Kristus. Ar mieru, ar piedošanu. Ar mīlestību. Kas nāk no viņa un caur tevi staro tavu. Mīlēt savu ienaidnieku. Miers virs zemes. Vai tad nē? Eņģeļi dziedāja, miers virs zemes, cilvēkiem labs prāts. Vai tad nebūtu miers virs zemes, ja nevienam nebūtu ienaidnieku vairs? Miers virs zemes. To apsola Kristus. Tad, kad cilvēks tiek piepildīts ar viņa garu, ar viņu. Kas ir tas, kas pārsvarā un galvenokārt nolauk mieru? Redziet, nevar būt miers virs zemes bez piedošanas. Nevar būt. Un tāpēc Jēzus saka, piedodiet tā, kā jums ir piedots. Kā iegūt šo mieru? Kā piedot? Kā atlaist? Un, ziniet, es jums varu pateikt ļoti vienkārši to pašu, ko jūs jau ziniet. Tas nav iespējams. Cilvēkiem tas nav iespējams. Es nevaru atlaist. Es nevaru. Bet Dievam ir iespējams. Dievs var dot šo spēku un spēju atlaist visu, kas man ir nodarīts, un neturēt vairs pie sevis. Tad, kad mēs atšķiram Bībeli, pirmie 2 vārdi, kādi ir rakstīti Bībelē? Pirmais tur būs rakstīts, laikam, 1. Mūzes grāmata, ja, tur virsraksts, pēc tam būs vieninieciņš, kad 1. pāns, un tad sākās pirmie 2 vārdi. Iesākumā Dievs. Un lūk, tas ir tas, kas ir vajadzīgs mūsu dzīvē, lai iesākumā būtu Dievs. Iesākumā Dievs manai nepiedošanai. Iesākumā Dievs manam nemieram. Iesākumā Dievs manam, kā es iztikšu. Iesākumā Dievs. Vispirms Dievs. Vispirms dzenieties pēc Dieva valstības. Un tad tās pārējās lietas, viņas atrisināsies, sakārtosies un norimsies. Bet pāri visam jums sirdī būs miers, kas ir augstāks kā cilvēku saprašana. Kā viss cilvēku saprašana, kā šīs pasaules saprašana. To, ko pasaule nespēs saprast, viņi varēs sacīt, tu tāds jocīgs. Te pasties, kas notiek, ka tu var ar mieru sirdī un smaidu vaigājas. Ja iesākumā ir Dievs, tad tas, kas cilvēkam nav iespējams, Dievam ir iespējams. Un Dievs ir radījis un piešķīris līdzekļus, rīkus, ieročus, ar kuriem un caur kuriem mēs varam iegūt šo visaugstāko mieru. Miers staro vispirms jau no svētiem rakstiem, tad, kad mēs paņemam Bībeli. Mēs lasām, un šis miers nāk un runā uz mums. Miers nāk lūkšana kambarī, tad, kad mēs noliekam pārējās lietas un kad mēs esam tikai ar Dievu sadraudzībā. Lūdzam, runājam ar viņu. Miers nāk kristīgās sadraudzībā. Tur, kur mēs cenšamies kā kristieši būt, kur pieņemt viens otru, kur nepārmest, neatcerēties, piedot, mīlēt. Mieru mēs iegūstam tad, kad mēs nākam pie svētā vakarētiem. Kad mēs pieņemam Kristus upuri. Viņa lausto miesu, viņa izlietās asins. Mieru mēs gūstam dievkalpojumā.
Un cik bieži nav tā, ka cilvēks, kurš ienāk dievkalpojumā ar nemieru pildīt sirdi, var aiziet ar mieru un prieku sirdi. Mieru mēs gūstam dziesmās par Kristu, dzeļā, vārdā. Mieru mēs gūstam kalpojot. Kalpojot citiem, kalpojot Dievu, kalpojot viņa līgavai, kalpojot draudzei. Un redziet, Dievs ir tas, kas dod mums gribu un veiksmi pēc savu labā prāta. Dievs ir tas. Ja mēs paliekam pie tā, ka iesākumā Dievs, ne iesākumā tas, ko es varu, bet iesākumā Viņš. Un tāpēc vēstulē Ebrejiem mēs lasām 12. nodaļas, es gribu pirmos 2 pantus izlasīt, kur evaņģēlists saka, tāpēc arī, kur ap mums visapkārt tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinās, un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir paciets, par kaunu nebēdādams, un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Kā iesākt? Kā iegūt šo mieru? Iesāksim ar mazu lūkšanu. Jēzu, ja tu gribi, tu vari mani dziedināt. Jēzu, ja tu gribi, tu man vari dot. Jēzu, ja tu gribi. Mēs zinām šos vārdus no evaņģēlijiem, kur mēs lasām. Un sāc ar to, kas mums katram ir dots no Dieva ar savu laiku. Sāc ar regulāru ikdienas laiku, kuru tu veltīsi sarunai ar savu pestītāju. Pastāsti viņam savas vajadzības, savas problēmas, savas lūkšanas, savus nodomus, savus plānus. Un tad klausies viņam, ko viņš saka, ko tu dzirdi, ko viņš atbild. Veltī viņam tikai 10 minūtes dienā. Vai tas ir daudz, vai tas ir maz? Ja 24 stundas mums ir diennaktī dotas, un katrai 60 minūtes, un tad tikai 10 minūtes, sāc ar to. Sāc ar to, ka tu dienā sev noliec šīs 10 minūtes. Es nolikšu telefonu, izslēgšu pāri, jo es ne ar vienu nekomunicēšu. Es būšu ar Dievu 10 minūtes. Sāc ar to. Jau ir 2. adventa svētdiena. Kristus gaidīšanas laika 2. svētdiena. Un viņš gaida, kad mēs nāksim pie viņa, kad mēs veltīsim viņam savu laiku. Mēs lasām atklāsmes grāmatā 3.20, man tik ļoti patīk šī rakstvieta, kur Jēzus saka, redz, es stāvu durvju priekšā un klaudzi. Un ja kas dzird manu balsi un durvis atver, es ieiešu pie viņu un turēšu ar viņu mīlestību, un viņš ar mani. Tam, kas uzvar, es došu sēdēt pie manis uz manu goda krēslu, tā kā es esmu uzvarējis un sēdu pie mana tēva uz viņu goda krēslu. Kam ausis ir dzirdēt, ko Gars saka draudzē? Kam ausis ir, lai dzird? Kam ir garīgās ausis? Kam šodien ir garīgās ausis? Tas sadzirdē šodien šo vēstījumu, ko Dieva Gars, ko Kristus Gars šodien saka tieši tev. Tam, kas uzvar, es došu sēdēt pie manis uz mana goda krēsla. Uz Kristus goda krēsla. Āmen.